Mūsdienās tehnoloģijas ieņem ļoti svarīgu lomu visā šajā ikdienas mūsu dzīvē, un mums arī pa laikam ir nepieciešams padomas, un tāpēc mēs nolēmām lūgt padomu mākslīgajam intelektam par to, kas tad mūsu visu sociālo pakalpojumu jomā sagaida nākotnē. Un lūdzu jūsu uzmanību tam, ko mums mākslīgais intelekts piedāvāja. Labdien, dāmas un kungi! Ar jums šobrīd sarunājas mākslīgais intelekts. Tekstu, ko lasu, balsi, ko dzirdat, un videoklipu, ko redzat, ir pilnībā radījis mākslīgais intelekts. Mans uzdevums bija piedāvāt Latvijas un Vidzemes apstākļiem ideāli piemērotu sociālo pakalpojumu modeli, ņemot vērā līdz šim izdarīto un paveikto. Taču pirms es prezentēju mūsu sociālo pakalpojumu modeli, ļaujiet man īsi ievest jūs mākslīgā intelekta pasaulē. Mākslīgais intelekts ir tehnoloģija, kas ļauj datoriem un programmatūrai veikt uzdevumus, kurus parasti veiktu cilvēka prāts, piemēram, saprast valodu, mācīties no pieredzes un risināt problēmas. Sociālo pakalpojumu modelis, ko šodien prezentēšu, ir radīts, izmantojot mākslīgo intelektu. Mākslīgais intelekts analizēja plašu datu klāstu, lai izprastu mūsu vajadzības un izaicinājumus sociālo pakalpojumu jomā. Tas spēja apvienot gan statistiku, gan cilvēcisko pieredzi, lai izstrādātu risinājumus, kuri ir gan praktiski, gan inovatīvi. Tātad, iepazīstinot jūs ar šo piedāvāto modeli, mēs varam redzēt, kā tehnoloģijas un cilvēciskā intelekta apvienošana var dot jaunas iespējas mūsu sociālo pakalpojumu attīstībā un uzlabošanā. Tagad ļaujiet man dalīties ar šo mākslīgā intelekta radīto vīziju par ideāliem sociālajiem pakalpojumiem Vidzemē. Pirmkārt, individuālās vajadzības un integrācija. Plašāks pakalpojumu klāsts. Turpmākajā desmitgadē jāpaplašina individuālo pakalpojumu klāsts, lai tie atbilstu dažādu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām. Jāveido jauni programmu tipi, kas atbilst mainīgajām sabiedrības un tehnoloģiju tendencēm. Integrācijas uzlabošana. Uzlabot sabiedrības izpratni un attieksmi pret cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, veicinot viņu pilnīgu integrāciju sabiedrībā. Jārada vairāk iespēju piedalīties dažādās sabiedriskajās un kultūras aktivitātēs, izglītībā un darba tirgu. Otrkārt, profesionāla un daudzveidīga atbalsta sistēma. Darbnīcu un centru attīstība. Nākamajā desmitgadē jāturpina attīstīt un modernizēt specializētās darbnīcas un dienas aprūpes centrus. Jāveido jauni programmu un mācību kursi, kas pielāgoti tirgus prasībām, veicinot cilvēku ar traucējumiem prasmju attīstību un nodarbinātību. Atbalsta mehānismu stiprināšana. Nepieciešams uzlabot un paplašināt atbalsta mehānismus darba devējiem, lai veicinātu cilvēku ar traucējumiem nodarbinātību. Tas ietver finansiālus stimulus, piemēram, nodokļu atvieglojumus un atbalstu darba vietu pielāgošanai. Treškārt, ģimeniskas ārpus ģimenes aprūpes iestādes. Ģimenisku iestāžu attīstība. Uzlabot ārpus ģimenes aprūpes iestāžu kvalitāti, nodrošinot, ka tās piedāvā ģimenisku un drošu vidi. Jāiegulda resursi, lai šīs iestādes kļūtu vēl vairāk līdzīgas mājām, kur bērni var justies mīlēti un atbalstīti. Izglītības un atbalsta programmas. Nākamajos 10 gados jāizveido izglītības un atbalsta programmas bērniem un darbiniekiem, lai nodrošinātu augstāko aprūpes un izglītības kvalitāti. Ceturtkārt, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Pakalpojumu paplašināšana. Nākamajā desmitgadē ir svarīgi paplašināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāstu, iekļaujot vairāk specializētu speciālistu un dažādākus atbalsta veidus. Jāveido jauni terapijas veidi un atbalsta programmas, ņemot vērā jaunākās zinātnes un prakses atziņas. Tas var ietvert arī inovatīvus risinājumus, piemēram, digitālo terapiju un attālinātus pakalpojumus, lai nodrošinātu piekļuvi tiem, kuri dzīvo attālākās vai grūtāk pieejamās vietās. Ģimeņu atbalsta stiprināšana. Ir būtiski uzlabot un paplašināt atbalstu ģimenēm, kas audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem. Tas ietver atbalstu izglītībā, pieejamo resursu informēšanu, psiholoģisko un emocionālo atbalstu, kā arī praktisku palīdzību, piemēram, īpašas aprūpes pakalpojumus. Tāpat svarīgi nodrošināt vecākiem iespējas apgūt nepieciešamās prasmes un zināšanas,
lai sekmīgāk tikt galā ar audzināšanas un aprūpes uzdevumiem. Proaktīva pieeja problēmu risināšanā. Turpmākajos gados ir svarīgi veidot proaktīvu pieeju problēmu risināšanā, kas ietver agrīnu iejaukšanos un preventīvus pasākumus, lai mazinātu iespējamos funkcionālos traucējumus vai to ietekmi uz bērnu attīstību. Tas var ietvert arī speciālu programmu izveidi skolās un izglītības iestādēs, lai atbalstītu bērnus ar īpašām vajadzībām. 5. valsts un pašvaldību saskaņota sadarbība. Finansēšanas modeļa uzlabošana. Nākamo 10 gadu laikā ir svarīgi pilnveidot finansējumu sistēmu, lai tā būtu ilgtspējīga un atbilstoša pakalpojumu sniegšanas vajadzībām. Tas ietver skaidru un taisnīgu atbildības un finansiālo līdzekļu sadalījumu starp valsti un pašvaldībām. Pakalpojumu pieejamības uzlabošana. Jānodrošina, ka katrā pašvaldībā ir pieejami nepieciešamie pamatpakalpojumi cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem. Tas ietver infrastruktūras uzlabošanu un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu visā valstī. Konsultatīvais un metodiskais atbalsts. Labklājības ministrijai ir jāturpina sniegt konsultatīvais un metodiskais atbalsts pašvaldībām, lai nodrošinātu vienotu un augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu visā valstī. Tas ietver apmācības, metožu izstrādi un labās prakses dalīšanos. Situāciju risināšana un preventīvie pasākumi. Labklājības ministrijai un pašvaldībām ir jāstrādā kopā, lai risinātu sarežģītas situācijas un veiktu preventīvus pasākumus, lai potenciāli mazinātu sociālās palīdzības saņēmēju skaitu. Tāpat nepieciešama īpašas uzmanības pievēršana ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionēšanas traucējumiem, nodrošinot viņiem nepieciešamo atbalstu. Šie 5 punkti kopā veido kompleksu sistēmu, kas nodrošina atbalstu un pakalpojumus cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm. Turpmāko 10 gadu perspektīvā ir svarīgi šos punktus attīstīt un pilnveidot, lai nodrošinātu augstas kvalitātes sociālo pakalpojumu pieejamību visiem, kam tas nepieciešams. Jā, tāda tā dzīve izskatīšoties no mākslīgā intelekta skatu punktu. Kā jums likās? Man likās, ka Sandra Glāzupina drīz vai ieradās. Ar nelielu akcentu. Jā, bija šo vajag aizsūtīt uz ministriju, un tad, kā saka, plāns ir gatavs. Bet gan mēs ķersimies klāt mūsu paneļa diskusijai, un es aicinātu šeit uz mūsu improvizētās skatuves, ieņemot vietas no kreisās uz labo, pievienoties panelistus. Un viņi ir Gita Avota, Valdes novada domes priekšsēdētāja. Andis Caunītis, Kulbenes novada domes priekšsēdētājs. Āris Justs, Varakļānu novada domes priekšsēdētājs. Lai tiktu uz skatuves, drīkst izmantot repītes. Jā. Bet jūs varat būt arī, fiziski ļoti spēcīgi. Edgars Avotiņš, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs. Zigfrīds Gora, Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos. Biruta Mežale Cēsu novada domes deputāte, sociālo un veselības jautājumu komitejas vadītāja. Padošu jums roku. Tālāk, Ainārs Fomins, Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un investīciju piesaistes jautājumos. Guntis Glatkins, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumos, Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs. Un savukārt Labklājības ministrija diskusijā pārstāv valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa. Bez mikrofona. Tur padalīsieties. Un diskusiju moderē Ina Miķelsone. Paldies, Kārli! Šī būs mana debija diskusijas moderatora amatā, tā kā lūdzu neesiet ļoti vārgi. Vispirms paldies, ka radāt iespēju ar mums projekta noslēguma pasākumā atskatīties uz paveikto,
un mazliet arī ieskatīties nākotnē, joprojām pazīlēt nākotni. Mēs jau gada sākumā mēģinājām to darīt, kā sanāca, viss turpinās. Bet sāksim mūsu sarunu ar to, par to, kāds ir tas jūsu vērtējums par deju procesā paveikto, un kas ir tas, ar ko jūsu pašvaldība visvairāk lepojas visā šajā procesā. Pirms jūs sākat atbildēt, es piebildīšu, ka Elīnu es pasākumā iesaistīšu mazliet vēlāk, tā kā tev par pašvaldību nav jāatbild. Tev būs jāatbild par ministriju. Bet, mēs droši vien sāksim no dāmām, un tad kungi pievienosies. Valkas kolēģi. Viņš ir ieslēgts. Nav. Pārsteigums. Tagad dzird mani. Visiem labdien! Tātad Valkas novads un Valka ir ļoti pateicīga, ka mums bija dot iespēju iesaistīties šajā projektā. Un 38 cilvēki, 32 pieaugušie un 6 bērni ir kļuvuši laimīgāki, pilnvērtīgāki. Un es domāju, ka arī to turpināsim arī tālāk darīt. Paldies, Gita. Gulbene. Jā, labdien visiem! Arī Gulbenes novada pašvaldība aktīvi un tiešām visaptveroši startējām un piedalījāmies deinstitucionalizācijas projektu īstenošanā. Un, protams, vislielākais prieks ir par specializētajām darbnīcām un dienas centru, jo tur ir tā vide, kur cilvēki tiešām nāk, uzturās, ir interesanti, ir aktīvas darbošanās iespējas, sākot ar galda spēlēm, beidzot pašiem kaut ko radīt, darboties un tiešām piepildītu dienu pavadīt. Par pārējiem projektiem noteikti būtu mazliet garāks stāsts un tam līdzīgi, protams, ir arī prieks par grupu dzīvokļiem, bet kopumā jau jāsaka, ka mēs šos projektus realizējot, es saku to salīdzinājumu, mācījāmies darot un daudz lietas iemācījāmies procesa laikā. Un tagad esam sapratuši, ka diezgan daudz jābūt pašiem gataviem, lai ar šiem cilvēkiem, kas dzīvo grupu dzīvokļos, mēs tiešām pilnvērtīgi sabiedrībā visi spētu komunicēt, jo jāatzīst, ka viņi tiešām paņem ļoti daudz enerģijas, prasa uzmanību un ne visi to spēj. Un tiem, kam izdodās, vienmēr ir labi, un tad, ja kādām pietrūkst pacietības, uzņēmības, tad veidojas visādas situācijas, ar kurām jātiek galā, bet tas ir izaicinājums, par ko ir jāiet uz priekšu. Paldies! Droši soli ejam tālāk. Varakļānu novads, Māris Justs. Mēs deju projektā iesaistāmies kā pakalpojumu saņēmēji, sadarbojoties ar Madonas novadu. Jāsaka, ka mums ir arī tādi cilvēki, kas ir no institūcijas atnākuši atpakaļ un izmanto, un katrā ziņā šis pakalpojums ir bijis labs šiem cilvēkiem un arī pieredze tieši mums, un tad jau skatīsimies un ceram, ka arī nākotnē spēsim nodrošināt šos pakalpojumus. Jā, mums ir tā unikālā iespēja, kad mums attīstās šis pakalpojums divās vietās Miltenes novadā. Viena jau šeit arī tika piesaukta Gatārta, kā ļoti labs piemērs, kur mēs redzam, ka viņš ļoti labi funkcionē un arī ir redzams iegums arī šiem cilvēkiem, kur izmanto šo pakalpojumu. Un tagad mums tādā finiša taisnē ir arī Smiltenē, kur šodien tad tiek nodotas šīs būvas eksploatācijā. Līgums man jau ir uz galda ar pakalpojumu sniedzēju. Tā kā mēs visnotaļ virzamies šajā virzienā un saskatām, ka šis pakalpojums ir ļoti nepieciešams mūsu novada iedzīvotājiem, vismaz daļai no tiem, lai atrastu viņi to vietu uz sev, lai attīstītu savas prasmes un spētu integrēties varbūt arī kāda daļa arī sabiedrībā. Un pēc galvenais jau arī vecākiem, kas bieži vien šo smagumu iznes paši, kad viņiem, manuprāt, līdz šim pat pēdējos gados tas, protams, ir ļoti strauji attīstījies, bet līdz šim, līdzīgi kā jau Kārlis teica, man arī ir bērnības atmiņā bērni, kuri pilnīgi noteikti klasificētos bērnam ar GRT, bet visnotaļ es domāju, ka mēs kā
Eiropas Savienības pašvaldība attīstamies un mēs virsamies uz priekšu šajā sociālā sfērā un šis pakalpojums klāsts ar katru gadu mums palielinās. Un, manuprāt, tas DI stāsts, tas tikai viens no soļiem, kurš droši vien, kad arī mums jāspēr. Paldies Smiltenei. Tagad tie trakie madonieši. Paldies par šādu vērtējumu. Un Madonas novads tiešām var lepoties ar to, ka mums ir ļoti piepildīt šis projekta pakalpojumu klāsts. Mums liela teritorija, mēs esam paši lielākie noteikti. Mums ir teritoriāli būtu vēl jāpalielina šis te pakalpojumu klāsts, taču mēs esam ļoti priecīgi un gandrīti par to, ka mēs ne tikai jau saglabājam savas tradīcijas, sniedzot šo atbalstu cilvēkiem, kuriem to vajag, taču mēs tieši ar šo projektu spējam palielināt tīri kvalitatīvu un jaunā kvalitātē, jaunā domāšanā. Un man šķiet, ka šī projekta tāda būtība liela ir tā, ka ne tikai mēs sniedzam kvalitatīvu atbalstu cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams šās atbalsts dzīvē, taču arī mēs audzinām visu sabiedrību. Mēs ieraugam šos cilvēkus, kad viņi starp mums dzīvo, un mēs iemācāmies viņiem palīdzēt, viņus saprast, šo empātisko daļu dabūt. Un es domāju, ka tas ir tāds liels iegūms visiem kopā mums sabiedrībai. Tas ir solis uz priekšu humanismam. Paldies! Paldies! Cēsu viedoklis. Labdien vēlreiz! Es gribu teikt, ka maza ir Latvija un maz ir cilvēki. Bet mums ir jādara viss iespējams un neiespējams, lai mēs šiem cilvēkiem varētu palīdzēt. Un šis projekts, kas ir noticis šajā laikā, ņemot vērā, ka Cēsu novadā ir ļoti daudz projektu, es uzskatu, kā sociālās un veselības komisijas priekšsēdētāji, ka šis projekts ir pats labākais, kāds vien var būt, jo mūsu pamatkapitāls ir cilvēks. Un par to, ar ko es lepojos ar to, kad tur, kur tu rādīji to puisi, kurš teica, ka es esmu laimīgs. Nu tā tam būtu jābūt. Man pilnīgi asaras nobira, kad ir jābūt laimīgam pakalpojumu ņēmējam, ir jābūt laimīgam pakalpojumu devējam. Un gandarījums vakarā, lai ir vienam un ir arī otram. Paldies! Paldies! Labdien, sveiciens nolūksnes. Laimīgam ir katram tiesības būt. Pilnīgi piekrīt. Projekts tev ir ļoti daudz, mēs sakārtojam ļoti daudz labas lietas. Vienīgā baža ir par to, par pēctecību. Projekts parādīja, ko mēs varam darīt, un projekts parādīja arī, ko cilvēki var saņemt. Un viņu nedrīkst pārtraukt, tāpēc, ka mēs esam tomēr atbildīgi, ka cilvēki ir pieraduši pie tā pakalpojuma klāsta, ko viņi var saņemt projektu ietveros. Paldies! Paldies! Valmieras novads lielākais pakalpojumu saņēmēju klāsts kā šeit. Jā, labdien, kolēģi! Jāsaka tā, ka sākoties šai vispār vidzemes plānošanas reģionu projektu ieviešanas stadijā, mēs bijām visi atsevišķi un domājam katrs savā virzienā. Katrs novads par savu kopējo stāstu. Mēs tādi esam spiesti domāt jau kā Valmieras novads, un kas arī plašs ar savām visām šīm izveidotajām vietām. Tā kā tas ir tāds labs izaicinājums, un tāpēc es arī tā gribu, un reizē arī tāds humoru uzsver, ka sākumā mēs mēģinājām drusciņu tā kā ar to mēlmeži deinstitucionalizācijas projektu viņu izrunāt tā tālāk, tad tagad mēs strādājam pie tā, kā pēc iespējas kvalitīvāk apgūt un sniegt šo pakalpojumu šiem nepieciešamiem cilvēkiem un saprotam, cik tas viņiem ir nepieciešams un cik viņš ir veiksmīgi kā projekts ieviesams mūsu Valmieras novadā. Paldies!
Nu, tas mums visiem jau ir skaidrs, ka kopumā tas viedoklis ir par to, ka viss ir pareizi, mēs esam uz pareizā ceļa un lietas esam, un visi arī lepojamies ar to padarīto. Bet vai jums nāk prātā kāda doma par to, nu, ko varbūt mēs esam izdarījuši nepareizi? Nu, kas ir nogājis greizi šo te 8 gadu laikā? Ko varbūt vajadzēja darīt savādāk? Vai ko mēs varam mācīties nākotnē? Vai ir kāda doma? Droši. Es nedomāju, ka nepareizi. Visticamākais, ka nav vispār pareizi vai nepareizi, bet noteikti lietas, kuras var uzlabot vai pilnveidot. Un ko mēs esam sapratuši un noteikti pie kā cītīgi strādāsim, tas ir ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums. Mums viņš ir nosaukts kā ģimenes atbalsta centrs. Un tad, ja es pats sev uzdodu jautājumu, kā tad mēs dodam atbalstu ģimenei, no kurienes bērniņš ir ielikt šajā centrā. Un negribās vienmēr to vārdu spēli piesaukt ironijai, ka es saku bērnu sitami instrumenti vai sieviešu ādas somiņas vai mednieku des. Latviešu valoda ir ļoti interesanta un nevienmēr tas, kā nosauc, atspoguļo reālo darbību. Bet mēs tiešām ļoti daudz domājam par atbalstu ģimenei, un nevienmēr atbalsts ir vajadzīgs materiāli, finansiāli. Es skatījos un arī ar Igauņu kolēģiem vērtējuši, kur viņiem ir izveidots ģimenes atbalsta centrs caur biedrību nodibinājumu Narvā, un jau strādā 25 gadus vairāk, un drīz jau būs 30 gadi, un tiešām sniedz pakalpojumus ģimenei ar dažādām vajadzībām, un vai mēs kā pašvaldība to spētu izdarīt, vai to var labāk sabiedriskā organizācija, par to, protams, jādomā un diskusijas, un ar izglītības pārvaldi esam runājuši, jā, ka ir nepieciešams vairāk dot dažādas pakalpojumus tiešām atbalstam ģimenei un preventīvi domāt, lai tas bērniņš maksimāli paliek bioloģiskajā ģimenē. Bet patreiz šis veidojums, kāds ir, es tomēr atļaušos un skarbi teikšu, ka manā izpratnē tā ir mazā institūcija, un vai mēs varam iedot to mātes siltumu, un vai kādu no auklītēm vai audzinātājiem varēs bērniņš nosaukt par auģu māmu vai par mammu, nezinu. Un, ja no līdzīga pakalpojuma kaut kur citur bērniņš aizmūg projām, tad viņu atved uz kādu citu, un lietas, ar ko jāstrādā, viņas ir gan smagas, un negribās šodien iet tajā smagajā problēmā. Varbūt vairāk ir tiešām jādomā un jārunā par to, kas ir labi, kas izdodas, bet teikšu, ka šis moments ir nopietni jāskatās, jo pēc nosaukuma ģimeniskai videi pietuvināts tur nav, un tad ir jāsaprot, kas ir tas, ko mēs gaidām no ģimenes, un es vienmēr saku to vārdu mīlestība, tā ir tāda pamatvērtība, viņai cenas vai vērtības nav, bet viņa ir pats par sevi vērtība, un viņa noteikti nevar ne nopirkt, ne uzdāvināt, viņu var saņemt, un kopā tikai bioloģiskajā ģimenē esot, es domāju, ka to tradicionāli ir jau dažādas citu veidi. Un tur noteikti mēs strādāsim, pilnveidosimies un domāsim, kā ilgtermiņā šo pakalpojumu tiešām attīstīt, lai sniegtu. Es saku atbalstu ģimenei, ne tikai dzēst ugunsgrēku un darbotos tajā virzienā, kad viss jau ir noticis slikti. Man gan gribās oponēt. Valkā ir stāsts tieši ģimeniskai vidē pietuvināta māja, kurā ir bērni no Ventspils 6 un runāja kā bijusi ētņems skolas direktori. Viņi izvēlējās mūsu mazo skolu, kurā iekļauties. Un tur tiešām ir tāda sajūta kā ģimenē. Viņi dzīvo, katrs kārto savu istabu, ir režīms, kopīgi gatavo vakariņas, svin svētkus, apkārt mājai tiek labiekārtošanas darbi kopīgi veikti, stādītas puķis, tā kā te es gribētu oponēt. Mums ir laikam savādāk. Jā, droši. Mēs katru procesu vērtējot, droši vien varētu atrast katrā no procesiem kādas lietas, kas nesanāk. Droši vien, kad es negribētu teikt, ka mums tie mūsu ieceres vai sapņi, kurus mēs esam virzījuši, lai attīstītu šo pakalpojumu, es negribētu tagad viņus vērtēt, bet vairāk gribētu pieskarties tieši šai sabiedrības jautājumam. Jo sabiedrība arī ir jāinformē pirmām kārtām par to, ka tādas iespējas ir un šādi pakalpojumi pieejami. Un, kad tagad tev viņš nav nepieciešams, tad tu nezini, kad varbūt kādā brīdī viņš tev var
būtu nepieciešams. Un līdz ar to arī mēs kā pašvaldības vadība braukājot arī par pagastiem un stāstot mūsu pašvaldības kopējām aktualitātēm, mums tur arī tieši slaids iekšā, kas ir veltīts šim DI projektam. Un tur es arī mēģinu pamatot un argumentēt, kāpēc mums visiem, arī tie, kas dzīvo Palsmanē, Blomē vai Bilskā, kāpēc arī jums šis pakalpojums ir svarīgs, ka viņš ir pieejams šeit pat uz vietas, pēc iespējas tuvāk Smiltenē, un arī būs pieejams daudz plašākā klāstā. Līdz ar to es domāju, ka lielā mērā, manuprāt, mēs esam nedaudz nokavējuši to sabiedrības informēšanas posmu, kad mēs esam iestartējuši ar projektu, un par projekta realizāciju mēs esam aktīvi, vismaz es kā pašvaldības vadītājs esmu sācis runāt, tad, kad viņš jau mums tādā finiša taisnē, tad principā jau viņš arī beidzās. Bet nav nekas nokavēts, vēl ir uz priekšu daudz darbu, un to visu mēs varam iegūt. Un vēl ir ļoti liela problēma, ko es arī esmu varbūt tādā ikdienā komunicējot, saskāries runājot kādu no novadniekiem, kur ir tā saruna, kad es dzirdu, ka sociālais dienas jau vairāk kārt ir vērsies un ir teicis, ka jums ir pieejams šis pakalpojums, lūdzu vecāki izmantojot. Un tad ir tāds paradoks, ka tas cilvēks uzreiz nedodas un nevirzas šajā virzienā, kur šis pakalpojums ir pieejams, ka viņš ir jāpierunā, ka pašvaldības darbiniekiem bieži vien ir jānodarbojas ar to, ka viņi pierunā un mēģina pārliecināt par to, ka jums ir iespēja, mēs gribam jums palīdzēt. Es domāju, ka kopumā tā ir sabiedrības informēšana un tas, ka mēs esam viennozīmīgi, mēs virzamies tādā virzienā, kur mēs rūpējamies par ikvienu mūsu sabiedrības pārstāvi. Vēl kādas domas un idejas par to, kas ir greizi aizgājis? Nekas nav greizi, jo mēs tikai sākam to darīt, vismaz pie mums, un par tiem rezultātiem, kuri neapšaubām, mums notiek pozitīvi, taču vienmēr gribētos, ka projekts nenoslēdz. Viņš notiek nenoslēdz, un ir darbs tālāk, jo šie rezultāti mums prasīs. Mēs varam darīt ar to radīto, ko specializētās darbnīcās šie cilvēki rada. Mums jāatrod ir šiem cilvēkiem izēja tālāk sabiedrībā, pasaulē. Viņi vairāk, viņi ar vienlaicīgi savā kopienā, savā vidū, bet viņiem jābūt ar mums šeit, būtu jāsēž. Reizē jāspriež, jāpiedalās, un mums šī vide ir jārada. Tā kā mums ir šis projekts jāturpina. Jā, es varbūt atkāpšos atpakaļ. Pirmais, ko man vajadzēja pirmīt pateikt, kad par lepnumu. Mums ir lepnums vislielākais, jo mums ir Latvijas lepnums. Un es priecātos, ja mums būtu vairāk tādu Latvijas lepnumu. Bet, ja runājam par darbiniekiem, tad arī tiem darbiniekiem, ja pakalpojumu sniedzējiem, būtu jāstrādā ar sirdi un dvēseli. Es negribu teikt, ka tā nav, bet lai būtu tā, ka viņš aizgājas mājās, un tas bērns viņu, kā teica, var nosaukt par mammu, tas ir lielākais atalgojums tam cilvēkam. Lielākā atalgojuma nav. Paldies. Jā, vēl kādas domas? Paturpinot tās jau iesāktās sarunas jautājumus Gulbenei no šītais iepriekš teiktā, es tagad nevaru atbildēt sev uz jautājumu, vai jūs tad
šobrīd plānojat, ka tās brīvās vietas, kas jūs ģimeniskai vidē pietuvinātajā pakalpojumā vēl nav aizpildītas, ka tās jūs laidīsiet apritē un nodrošināsiet papildus vēl 4 bērniem iespēju saņemt šo pakalpojumu? Un kas ir tie galvenie iemesli, kāpēc jūs līdz šim to neesat darījuši? Jo ir skaidrs, ka vajadzība pēc šāda pakalpojuma ir ārkārtīgi liela. Es sākšu varbūt ar to, kas tiešām ir ārkārtīgi liels, vai cik liels ir tas pieprasījums, un varbūt man atbildi skarba vai tāda ciniska, bet vienmēr es tā mēdz salīdzināt. Arī gadās, ja var nopirkt kādu transporta līdzekli, bet lai viņi eksploatētu, papildus resursus vajadzīgs. Un es tiešām atzīšos, ka mēs neparedzējām un neplānojām tik dārgas izmaksas šo projektu realizējot. Un pagaidām mēs nevaram viņu pilnībā palaist, vienkārši, ka nav finansējumi, vienkārši finansiāli nevar atļauties. Atkāpšos mazliet vēsturi atpakaļ, mums jau labu laiku atpakaļ bija Litenē krīzes centrs. Tad mums vēl tur atsevišķi darbojās pirmsskolas izglītības iestāde, un viņai blakus bija krīzes centrs. Milzīgi liela atšķirība starp šo pakalpojumu, kas tika sniegts krīzes centrā, un tagad kā ģimeniskai vidē pietuvināts milzīga atšķirība neredzējuši niens, protams, ir un daudz. Un tad toreiz mums krīzes centrs gadā izmaksāja pāri pa 50 000, un pieprasījums bija ļoti dažāds, bija brīžiem 2-3 bērniņi. Un tad ir tas moments, kā paredzēt, cik apmēram pašvaldības ietvaros vajadzēs, cik daudz vajadzēs no malas, brīžiem tā, kad vajag ļoti. Un, ja mēs izveidojam kā dzīvokli, kad attiecīgi viens dzīvokli ietvaros, mēs sakām 5 līdz 6 bērni, un tomēr ir Latvijā arī daudz bērnu ģimenes, un ja ir 7 jāizņem, tad kā tad mēs tur varam, nevaram ielikt, vēl jādomā citur. Un izaicinājums stipri daudz, kas ir jārisina un jāskatās. Un tāpēc ir tas teiciens latviešiem, ko nevar celt, to nevar nest. Neizrēķinājām, vai mēs uzreiz finansiāli varam visus projektus, visas iespējas. Ja vēl gribam arī atbalstu ģimenēm, Montessori, teiksim, ietvaros, atvērām iespējas, kur var nākt. Un tad no tā resursa, no tie finanšu līdzekļiem, vienkārši ir tā, kā ir. Bet ja šodien pie jums atnāktu, piemēram, Smiltenes novada pašvaldību un teikt, mums vajag 4 bērniem sniegt atbalstu, un jums ir 4 brīvas vietas, un mēs par šo pakalpojumu esam gatavi maksāt. Tad jums šis jautājums par finansējumu pieejamību būtu atrisināts. Vai tad arī Viņš neatrisinās pilnībā, viņš jau atrisinās uz to laiku, kamēr to pakalpojumu vajadzēs. Mēs jau katrs izvērtējam, atkal es teikšu tādu skarbu salīdzinājumu, tehniku. Es ekskavatoru saimniecībā sev nepirkšies, ar viņu katru dienu nestrādāšu. Ja man vajag reizi gadā, es ekskavatoru pakalpojumu nopērku. Arī mēs pašvaldībai ilgi domājam, vai mums pacēlāju vajag vai nevajag. Ja mums katru dienu ir jāmaina kaut kur lampas vai kaut kur apzāģēts zars, tad mēs vairs neņemam pakalpojumu, bet pērkam jau iekārtu. Ja mēs viņu dienā nenoslūgojam, tad mēs ņemam pakalpojumu un neveidojam institūciju. Varbūt 3 mēnešus vajadzēs, pēc tam attiecīgi nē, ko mēs darbiniekiem teiksim paldies, tagad nav ko darboties, dīkstāve vai kādā veidā tad tam darbiniekam pateikt, mēs maksāsim un bērniņi nav. Covid laikā mēs arī saskārāmies ar dīkstāves jautājumiem un vēl ir lietas, kuras darba likumdošanā jāskārto un ceru, ka no jaunā gada būs, kad varēs pārcelt un nozīmēt strādāt citā darbā drusku brīvāk, jo bija tā, ka skola bija dīkstāvē, bet es nevaru skolas pavāru pārcelt uz sociālo aprūpes centru, kurā viss virtuves personāls ir saslims. Man tāda tiesība nav. Viena ir dīkstāvē un man jāņem pakalpojums ēdināšanai sociāla aprūpes centrā, jo es nevaru skolas pavāru vienkārši ar rīkojumu pārcelt strādāt uz turieni. Ir lietas, kas ir jāskārto gan likumdošanā, kas noteikti arī sakārtosies, un tad viss jāplāno, lai mēs, ja kaut ko klāri iedarbinam, tāpat kā atomelektrostacija, ja viņi palaiž, tad viņai jādarbojas. Nevar vienu dienu strādāt, 2 ne un atkal darbina. Mums šodien pasākumā piedalās 8 pašvaldības un visu pašvaldību sociālo dienestu vadītāju vai vismaz vadītāju vietnieki ir uz vietas, vai ne? Es lūdzu pacelt rokas tos dienestu vadītājus, kas zina, ka pakalpojums
ģimeniskai vidē pietuvināts pakalpojums bērnam ārpus ģimenes aprūpē ir nepieciešams. Jūs zinat vismaz kādu tādu bērnu savā pašvaldībā vai tādu ģimeni, kurai šis pakalpojums ir aktuāls. Un jums nav šādas te iespējas šo pakalpojumu nodrošināt. Tas nozīmē, ka no 8 pašvaldībām 3 ir šāda te vajadzība un attiecībā uz šo te pakalpojumu piepildījumu plānošanu. Jā, tas ir jebkurā sociālā pakalpojumā milzīgs izaicinājums. Tomēr mans aicinājums joprojām Gulbenes novadam ir vērtēt šo te aspektu, jo telpas tāpat jums ir jāuztur. Atbalsta personālam tur tāpat ir jābūt. Šeit ir visticamāk runa par 4 papildus darbiniekiem, kurus būtu jāpiesaista, lai ģimeniskai vidē pietuvinātā pakalpojumā varētu sniegt atbalstu vēl 4 bērniem, un pie tam par to jums samaksātu kādu citu pašvaldību. Izklausās pēc plāna, vai ne? Bet es nemocīšu jūs vairāk. Es, protams, ļoti labi saprotu pašvaldības argumentus, un vienmēr ir šī dilema par to, cik tad mums ir naudas un cik mums ir vajadzība pēc šī pakalpojuma. Un vēl jau mēdz teikt, bet labi, to es neteikšu. To es, ko mēdz teikt, to es neteikšu. Bet paldies Gulbenei, un tiešām es aicinu vēlreiz un vēlreiz apdomāties, saprast šo te pieprasījumu, un nebūtu nav tā, ka bērns, kurš ir nonācis ģimeniskai vidē pietuvinātā pakalpojumā, pēc mēneša vai 2 tur vairs nav. Ja šis pakalpojums ir atbilstoši bērnu vajadzībām, tad visticamākais tas labākais, ko var darīt, ir šo bērnu arī pakalpojumā atstāt un pakalpojumu viņam sniegt. Bet no malas vienmēr viss izskatās savādāk un krāsaināk. Paldies katrā gadījumā Gulbenei par to, ko jūs esat darījuši un ko jūs aizvien darat, un es zinu, ka tie izaicinājumi ir sarežģīti. Smiltenes novads jau pieskārās šim te tādai sabiedrības informēšanai un sabiedrības iesaistei un izpratnes veicināšanai par pakalpojumu sniegšanu un pakalpojumu nepieciešamību. Bet cik gatavs Smiltenes novads šiem jūsu jaunizveidotajiem pakalpojumiem, kas sāks darbību 2024. gadā, cik gatavi jūs esat gan no lēmējvaras puses, gan no izpildvaras puses, gan no sabiedrības puses raugoties, respektīvi vai jūsu pašvaldības domas sēdēs un komitejās valda vienprātība par šo pakalpojumu aktualitāti nepieciešamību, vai jūsu sociālajā dienestā ir pietiekami daudz resursus, lai varētu nodrošināt atbalsta piešķiršanu šiem cilvēkiem, un vai sabiedrība, par to gan jūs jau pieskārāties, bet vai jums sabiedrība ir gatava šim pakalpojumam? Kā jūs domājat, cik novads ir gatavs tam, ka Smiltenes pilsētā sāks darbu šādu pakalpojumu? Es domāju, ka mēs esam diezgan gatavi. Ja mums nebūtu gadījusies ceļā uz šo pakalpojumu pilnvērtīgu sniegšanu tieši mūsu novada Smiltenes pilsētā, ķibeli ar būvniecības procesu, es domāju, ka mēs jau tagad būtu pilnās burās, un arī šajās prezentācijās, ko jūs rādījāt, izskatītos jau daudz labāk. Protams, ka tas, kas attiecās uz lēmējvaru, tad uz doto brīdi visi lēmumi ir pieņemti. Šodien mēs nododam būvu eksploatācijā, kā jau es teicu. Man uz galda stāv līgums ar cerības pārniem, kurš mums būs šis pakalpojums sniedzējs. Deputāti ir devuši zaļo gaisu, un attiecīgi, ja tad mēs parakstam līgumu, tad mēs droši vien saprotam, ka mēs parakstam arī kaut kādu veidu saistības par to, ka šis pakalpojums tiks nodrošināts. Protams, izaicinājumi būs gana lieli, jo līdzīgi kā kolēģis minēja, varbūt, kad mēs arī līdz galam neapjautām, cik tas pakalpojums kopumā izmaksās pašvaldībai no pašvaldības budžeta, tad, ka šis Eiropas atbalsta periods beigsies, bet jebkurā gadījumā mēs esam uzņēmušies saistības, mēs esam teikuši, ka mēs šāda veida pakalpojumu savā novadā nodrošināsim mūsu novada iedzīvotājiem, iespējams arī kādam pakalpojumu pircējiem no ārpuses. Mēs virzamies šajā virzienā diezgan skaidri. Tas, ko es gribēju teikt par sabiedrības tādu kā iesaistu un informēšanu, jo tiešām ir ļoti sarežģīti bieži vien tādā
lielākā vai šaurākā lokā, kad mēs diskutējam par vienu vai otru budžeta pozīciju ar kādu cilvēku, skolotāju, uzņēmēju, ir ļoti grūti viņam uzreiz ar pirmo teikumu pamatot to, kad 4 miljoni ir ieguldīti pareizi, kad plānotais budžets, kas vairāk būs kā 500 000 papildus sociālam budžetam jau, tas ir pareizi. Ar pirmo teikumu tu nepārliecinās, ka tas ir pārdomāts virziens, kurā ta pašvaldība jau 5 gadus atpakaļ, ja es nekļūdos, cits ir zālē, 5 gadi atpakaļ, kad mēs pateicām, ka mēs ejam šajā virzienā, ir pieņemts. Tagad pēc būtības tad mums ir jāpild šīs saistības, jo mēs jau redzam ikdienā, kad tagad jau es saņemu, es negribu teikt, ka zvanus, bet vismaz viens Valmieras novada iedzīvotājs ir interesējies par to, ka viņam šis pakalpojums būs nepieciešams, jo tā ikdiena viņam ir Smiltenes virzienā, vakarā viņš brauc apkārt uz Valmieru. Līdz ar to, jebkurā gadījumā mēs atbrīvosim gan šīs darba rokas, kas mums ir nepieciešams, palīdzēsim vecākiem, ļausim bērniem vai pieaugušiem integrēties sabiedrībā kādai daļai vismaz, un arī skatoties šo video, un arī satiekot dažus šos cilvēkus, kaut vai pie Aivara, viņi iestādē, man ir diezgan tad droši pārliecība, ka tur ir cilvēki, kas varēs pēc kādu laiku integrēties. Jo viens tāds neliels stāsts, kurš aptuveni gadu vecs, Aivars jau viņu zina, vienā tādā skaistā dienā es braucu pie Aivara ciemos, lai paskatītos, kā viņam tur iet būvniecības process, viņš tieši pagrabu būvēja un atpūtas tādu vietu. Es skatos, forši, mums termiņi kavējās, celtnieki lejā spēlēja basketbolu. Ideāli, super, kur vēl labāka dzīve. Un tikai tad, kad es piegāju pie tiem cilvēkiem, kuri no 50 vai 40 vai pat 2 metru attālumā šķita kā normāli celtnieki, kuriem vajadzētu būt ar augšā un vajadzētu nodarboties ar būvniecības darbiem, nevis te spēlēt basketbolu. Jūs sāc ar viņiem runāt un saprot, jā, kaut kas tad īsti nav, un tad jau Aivars piesteidzās un paskaidroja. Bet ko es ar to gribu pateikt? Vienkārši šie cilvēki ir tāda pati sabiedrības daļa, kā mēs visi. Jā, varbūt vienam ir katru dienu jāatkārto kāda viņa pienākuma, varbūt kādam valoda nav tik raita, varbūt kāds ir bailīgāks, varbūt kāds ir lēnāks savās kustībās, bet tā visi mūsu sabiedrības daļa, un es esmu pārliecināts, ka ja mēs pie viņiem strādāsim un viņiem palīdzēsim apgūt šīs vieglās prasmes, viņi varēs viena daļa integrēties arī atpakaļ sabiedrībā. Ne visi 100%, tas ir skaidrs, bet, manuprāt, ja katrs 10. no viņiem, kas ir izmantojuši šo pakalpojumu, var atgriezties un ienest un dot sabiedrībai kādu labumu, beidzot jau darba pienākums kaut ko un kļūstot patstāvīgāks. Viņš ne tikai atslogo valsts budžetu, bet viņš arī parūpējas par sevi. Tāpēc, protams, tas ir milzīgs un sarežģīts darbs. Tas ir skaidrs visiem, bet manuprāt, ka tas virziens ir pareizs. Un mēs, Smiltenes novadā un sociālais dienests mani atbalsta, mēs domājam tajā virzienā, ka mums jāiet tas ceļš. Tas ir skaidrs. Paldies, Edgar. Es domāju, ka ja notiek tikšanās ar iedzīvotājiem, kur domas pašvaldības mērs šādiem vārdiem runā, tad ir skaidrs, ka tur nevienam nekāda iebilduma vairāk nevar būt un visi šo te vajadzību saprot. Tā kā paldies liels par to skaidrojošo darbu patiešām. Es jau vairākas reizes esmu Madonas novadu pieminējusi, un Madonas novadā pakalpojumu sniegšana tiek organizēta dažādos veidos. Tātad ir pakalpojumi, kurus sniedz gan pašvaldības izveidota struktūra vienība, gan arī ir pakalpojumi, kas pakalpojumu sniegšana deleģēta nevalstiskajam sektoram. Un varbūt jūs varat pakomentēt, kas ir tie iemesli, kāpēc ir šāda te pieeja, un kas ir tie šķērpi, ko lauž pašvaldības deputāti šobrīd attiecībā uz šiem te pakalpojumiem? Kas ir tās karstākās diskusijas? Kāpēc jums ir šāda pieeja, ka tiek gan deleģēts pakalpojums, gan pati pašvaldība veido, un
kāds ir viedoklis par visu šo deputātu starpā? Jā. Mums ļoti Madonas naudas lēmējiem varēja paveicies ar sociālā dienas darbiniekiem, jo viņi ir tie, kas mums sniedz kvalitatīvu un izprotošu skaidrojumu par šiem procesiem, un tāpēc tiešām pēdējos gadus mums ļoti vienprātīgi pozitīva attieksme pret šo pakalpojumu attīstību un arī par šo saistību uzņemšanos. Jā, piekritīšu kolēģiem, tas ir finansiāls izaicinājums, un par ko arī tagad deputāti runā, domā, un tāpēc varbūt arī šī izšķiršanās, kas šos pakalpojumus veiks, šos mūsu uzņemtos uzdevumus pildīs, un mēs vērtējam, tad ir dažādi kritēriji, tas ir zinošs personāls, kas veiks šo pakalpojumu pieredzi. Protams, ļoti būtisks ir šīs finansējums, cik daudz tad šis pakalpojums maksās, un mēs cenšamies ar tādu domāt, lai šis pakalpojums būtu pietiekami plaši pieejams, lai viņš nebūtu dārgs, un tā rezultātā pakalpotāju saņēmēju skaits samazinātos. Un šeit ir tās pozīcijas, kuras mēs vērtējam, un arī tikko nesen vērtējot par grupu dzīvokļu specializēto darbnīcu pakalpojumu Mārcienā, kas mums ir nobeiguma stadijā būvniecība. Un šeit ir tieši izvērtēja tos faktorus, profesionālisms un izcenojums, un arī savu veidu šo darbu pieredzi. Jā, paldies, tā noteikti vērtīga pieeja paskatīties, kuru no šīm kurš veids, kurā pakalpojumā ir atbilstošāks, piesaistot pakalpojumu sniedzēju. Un jāsaka, patiešām paldies madoniešiem par uzdrīkstēšanos un par jūsu trakumu pozitīvā ziņā. Blakus Madonas novadam atrodas Latvijas mazākais novads, Varakļānu novads. Un sanāk interesanta situācija. Tad, kad tika īstenota administratīva teritoriālā reforma, tad sākotnēji bija plāns, ka Varakļāni arī draudzēsies ar Madonas novadu. Un tad mēs Vidzemes kartē varētu norādīt, ka visās mūsu pašvaldībās ir visi nepieciešamie pakalpojumi, kas arī ir plānoti tātad šajā minimālajā sociālo pakalpojumu grozā. Un tagad visus pārskats, ko mēs lasām, un visu informāciju, ko mēs lasām, mēs skatāmies, vienīgais, kur tas nav, ir Varakļānu novads. Un interesanti, ja būtu tā reforma noīstenot, tad nebūtu tāda novada, kurā nav šis pakalpojums. Bet, atskatoties uz šo situāciju, ja jūs tajā brīdī būtu zinājuši, ka jūs tomēr būsiet kā unikāla un patstāvīga pašvaldība, jūs būtu kādu pakalpojumu tomēr izlēmuši veidot arī pie sevis, jo tie jūsu cilvēku izaicinājumi ar nokļūšanu pakalpojumā ir diezgan lieli. Vai jūs ar šodienas acīm raugoties un šodienas pieredzi jūs tomēr būtu kaut ko paši veidojuši? Noteikti izvērtējot to, vai mēs infrastruktūru būvējam vai nē, nebija par pamatu administratīvās teritorijas reformas šī gaita. Ar Madonu mēs draudzējamies joprojām, tur nekas nav mainījies, bet izvērtējot šo infrastruktūras būvniecības iespēju, mēs arī ņemām vērā to, cik mums pakalpojums reāli būs nepieciešams, un jebkuru pakalpojumu sniedzot ir kaut kāda kapacitāte, pie cik tas atmaksājas, pie cik ir ērtāk droši vien izmantot ārpakalpojumu. Protams, šobrīd skatoties, mums ir šī pieredze, ko mēs šodien jau izrunājām, un saprotam, ka pakalpojums ir nepieciešams un iespējams ir nepieciešams vēl vairāk nekā mēs bijām iedomājušies, un iespējams, ka mēs tuvākajā laikā par kaut kādu daļēju pakalpojumu arī domāsim uz vietas, bet tas noteikti šī sadarbība ar Madonas novadu turpinās viņu infrastruktūras izmantošanā, un arī daļēji mēs izmantojam arī biedrības pakalpojumu tieši šos DI pakalpojumu saņemšanā. Jā, paldies, Mārta. Noteikti ir laba ziņa, ka jūs par šo lietu domājat, jo nokļūšana no Varakļāniem dažādos pakalpojumos tiešām ir izaicinoša.
Un Madonas novadā jau ir pieredze attiecībā uz pakalpojumu veidošanu arī ārpus DI, tāpēc, ka procesa laikā vietā, kur bija nepieciešamība pēc dienas aprūpes centra, tātad Kalsnavas pagastā arī tika izveidots dienas aprūpes centra cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem, kas bija ārpus DI procesa. Tā kā iespējams, ka neliels šāds līdzīgs pakalpojums, kā tas ir Kalsnavā, arī noderētu visnotaļ Varakļānos. Bet varakļānieši ir milzīgi malači, katru nedēļu dodas uz Lubānu un ik pa laikam mūs iepriecina ar tik fantastiskām teātra izrādēm. Es vienkārši esmu sajūsmā par to. Mīļš, paldies jums! Un mazliet paturpinot pakalpojumu pieejamības jautājumu, mēs lielākoties orientējamies uz cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem, uz pieaugušajiem, bet tāda atziņa, ko mēs arī tiekoties gan ar vecākiem, gan ar pakalpojumu sniedzējiem, esam diezgan bieži dzirdējuši, ir tas, ka šī te dažāda rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumu esamība uz vietas pašvaldībās atsevišķās ir ļoti ierobežota. Un viena no pašvaldībām, ko mums cilvēki norāda, ko mēs arī noteikti zinām, ir Valkas novads. Un arī Valkas novads DI procesa ietvaros nav veidojis īpašu infrastruktūru tieši bērnu pakalpojumiem. Un tas jautājums tad ir, kā jūs redzat, vai jūs kaut kādā pārskatāmā nākotnē varētu pieķerties šim te jautājumam attiecībā uz dienas aprūpes centru un kādu atsevišķu rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu arī Valkā uz vietas, jo jūsu saistošajos noteikumos ir atbalsts paredzēts kaut neliels, tieši tāpat kā visās pašvaldībās, nav ļoti liels, un tas viss ir saprotams, tieši šīm te rehabilitācijām. Bet vai mēs varētu, vai jums ir dienas kārtībā jautājums par pakalpojumu infrastruktūras izveidu vai pakalpojumu sniegšanas vietu izveidu tieši bērniem ar funkcionāliem traucējumiem? Visas salas ir kadros, un šo speciālistu mums ļoti trūkst, un tieši tāpēc mēs esam atvērti un gribam draudzēties ar kaimiņu novadiem, jo arī tiekoties ar Vidzemes slimnīcas valdes locekli, lielu cerību nedeva, ka mums kaut kas varētu mainīties gan šajā veselības jomā, gan rehabilitācijas jomā, bet katru gadījumu esam gatavi izskatīt un nākt pretī vecākiem un meklēt labāko risinājumu. Jā, tajā laikā, kad es sāku darboties projektā, tas bija 2018. gads, Laina jau bija kādu laiku pastrādājusi, un viņa man teica, jūs saprot, cik es viņai prasu, kāpēc mums tie pakalpojumi saņēmēji tik maz. Es saku, saprot, mums nav to pakalpojumu sniedzēju. Es saku, kā? Ja mums nav, tad vedam viņus šurp, no kaut kurienes, tad mums viņi ir jādabū. Un mums izdevās dažus speciālistus atvilināt uz Vidzemi. Es zinu, ka viņi turpina sniegt pakalpojumus, un varbūt, ka tā ir pieredze, ko jūs varat pārņemt arī no mūsu projekta pieredzes, respektīvi ir jāzvana, ir jāstāsta vajadzība, jo patiesībā pakalpojums sniedzēji ir ļoti atsaucīgi. Un, vai arī tad jums jāpajautā Lainē, lai viņa piezvana un pierunā, jo viņai ir kaut kāds unikāls spējas atvilināt šos cilvēkus un speciālistus uz konkrētajām vietām. Un sadarbība, protams, ir ļoti akceptējama un ļoti atbalstām, bet arī šī lieta attiecībā uz nokļūšanu pakalpojumos bija tas jautājums, kas vecākiem bija ļoti sarežģīti risināms. Un tad var būt, ka tomēr ir vērts padomāt par to, ka esošajā pakalpojumā, vai es ticu, ka Valkā noteikti ir kāda vieta, kur var atrast un šādā te veidā varbūt piesaistot tos speciālistus, kas ir tie akūtākie un nepieciešamākie, tomēr arī mēģināt to pakalpojumu uz vietas nodrošināt. Jo patiesībā no intervijām mēs sapratām, ka vecāki jau nemaz arī tik ļoti daudz neprasa. Ir daži, kas visu ļoti daudz prasa, bet kopumā nav tā, ka viņi ļoti, ļoti daudz ko sagaida. Viņi ir gatavi arī noteikti paši iesaistīties. Tā kā mans ieteikums aprunāties ar vecākiem un padomāt, kādā veidā jūs varat šos speciālistus, kas ir vajadzīgi, atvilināt šurp. Jo skaidrs, ka tas vienalga būs lētāk nekā katrai ģimenei doties kaut kur tālu prom pēc pakalpojumiem. Ticiet man, gribēšana ir. Ja ir gribēšana, tad arī būs rezultāts. Pa ceļam tikai vēl darīšana vajag. To nevajag aizmirst. Pieķeršos Alūksnes novada pašvaldībai. Jūs procesa laikā
pieņēmāt lēmumu neveidot grupu dzīvokļu pakalpojumu, un šobrīd jūs esat tādās kā nelielās sprukās, jo jaunais sociālo, vairs jau nav jaunais sociālo pakalpojumu grosis, kas visticamāk stāsies spēkā 2024. gadā, nosaka, ka pašvaldībai šis pakalpojums ir jānodrošina. Šobrīd jūs šos pakalpojumus pērkat no citām vietām, bet pakalpojumiem attīstoties, vai jums nav bail, kā jūsu cilvēkiem citu pašvaldību pakalpojumos iespējams, ka nebūs iespēja šos pakalpojumus saņemt, un vai jūs kaut kādā veidā domājat par to, ka tomēr šis te grupu dzīvokļu pakalpojums būtu arī Alūksnē jāveido? Šeit, laikam, ir tas stāsts, kad ar lielu darbu nebija rezultāts. Es domāju, ka jūs arī atbalstījāt un piedalījāties visos pasākumos, kā mēs domājam un gribējām risināt grupu dzīvokļus. Mēs pat bijām izbraukuši un apskatījuši, kāds tas mājas izskatīsies un viss, bet katrā ziņā cenas bija pilnīgi neadekvāts un mēs to pacelt nevarējām. Tā kā es sapratu, ka šobrīd būs gatavs nolikums, jā, un mēs paliksim pie pakalpojumu pirkšanu no ārpuses. Tāda ir tā doma. Bet iepriekš kolēģi runāja par tiem speciālistiem, pa visiem, jā, tādā attālumā kā Valka, Alūksne mazās, tad tālu no centra ir ļoti grūti speciālisti. Ja? Runa ir kaut kā par darba samaksu. Mēs jau nevaram piedāvāt attiecīgi konkrēti spējīgu darba samaksu. Piedzimuši un 189 miruši. Priecājamies par piedzimušiem. Veciem cilvēkiem pie mums bērni nedzimst. Tā, tie, kam vēl ir īstais vecums, ātri mājās. Nē, protams, ka šis speciālistu pieejamības izaicinājums ir ārkārtīgi liels. Un, lai gan katru reizi, kad varās kāds pakalpojums vaļā, mēs vienmēr domājam, ārpēc katru nodrošinās tos speciālistus, bet kā sakārtojas? Mēs gribam attīstīt kaut teikt caur uzņēmējdarbību, jo mums tagad uzņēmēji prasa dzīvokļus. Mēs šodien pa ceļam braucām šeit, mēs runājam, ka vienam cilvēkam vajadzīgs pansionāts, ja? Un mēs viņu nevaram atrast to pansionātu. Visur ir aizņemts, un viņi nav kur likt. Viņš no slimnīcas nāk ārā, piemēram, un mūsu viss aizņemts, un apkārt tā neviens neņem. Runa nav par cenu. Runa ir par to, ka vispār nav kur ievietot. Un mēs domājam, ka mēs varbūt to lauku vienreiz varam pārraut, ja? Ja mums putnu fabriks nāk un sīvudi un vispārējie, un izplešās, ja būs ražošana, būs nodokļi, būs bērni, būs skolas, viss, ja? Tā kā jāieguldās visur. Nav jau, teiksim, nevēlēšanās ieguldīt kaut grupu dzīvokļos. Ir jādomā loģiski. Dotajā brīdī uz grupu dzīvokļiem mums ir laikam 2 pretendenti un 3 uz jautājumu. Jā, protams, vienmēr ir arī jautājums par šo te pieprasījumu, bet parasti grupu dzīvokļi piepildās. Mums nav tāda grupu dzīvokļi, kas stāv tukši ilgstošu laiku. Mēs tādā ziņā ļoti čakli esam visi kopā pieskatījuši, ka tiešām šie te pakalpojumi tiek izmantoti. Pieejamība ir tāds interesants jautājums. Tam jau vairākas reizes pieskārāmies šodien, un tad, kad tika sākts deju process, tad Cēsu novads arī bija novads, kas sastāvēja no vairākiem mazākiem novadiem, un tad Priekuļu amatas un Cēsu novads saredzēja nepieciešamību veidot pakalpojumus, taču tādi attālākie novadi, kur Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas puse, un uz otru pusi, kas mums tur pa Pārgaujas Stalbas gals, tur šādus te pakalpojumus pašvaldības neveidoja. Līdz ar to šobrīd, ņemot vērā to Cēsu novada to uzbūvi, ir krietni daudz cilvēku, kuriem nokļūšana Cēsīs saņemt pakalpojumus ir sarežģīta.
Kā Cēsu novadam ir kaut kāds plāns par to, kā varētu risināt šo te attālāko teritoriju iedzīvotāju nepieciešamību pēc pakalpojumiem? Kā varētu šo pieprasījumu apmierināt? Jo interesi par pakalpojumiem noteikti ir. Jā, pagaidām interese ir nesevišķi liela no tiem minētajiem pagastiem. Mums ir atļautas braukšanas biļetes bez samaksas, un ja pagastā ir 2 tādi, kam vajadzīgi ir šie pakalpojumi, tātad viņi ar autobusu tiešām var aizbraukt uz Cēsīm vai uz Spāri, kuram nu kur tuvāk. Būs pieprasījums, būs arī piedāvājums, bet pagaidām, cik es esmu aptaujājusi, tātad mums šiem pagastiem nav tāda pieprasījuma. Par Alūksni, ja, es piedāvāšu, drīz būs vecpiepalgā, bet jaunpiepalgā pansionāts, mēs jums varēsim piedāvāt vietas. Žēl, ka tas drīz nav šodien, jo tad cilvēkam visticamāk, kur jau šodien jānakšņo, vai ne? Bet, jā, paldies. Es domāju, ka Cēsu novads noteikti, man jau kolēģi arī tie, kas te uz laktīgas sēdē, teica, ka tagad beidzot tas sarežģītais projekts būs beidzies, mēs beidzot varēsim viens pie otra aizbraukt ciemos, tad cēsiniekiem noteikti ir jāizdodas ciemos uz Madonu un jāpaskatās, kā šis te pakalpojumu tīkls tiek veidots Madonā. Bet attiecībā uz Cēsīm es gribu pateikt vienu ļoti svarīgu lietu, kas man noteikti ir jāpasaka, jo veicot pakalpojumu sniedzēju aptauju un tātad runājot ar pakalpojumu sniedzēju par dažādām pieejām, Cēsu novada sociālais dienests bija tas dienests, par kuru teicamus vārdus un atzinību teica gan biedrība Cerību Spārni, gan biedrība Rīgas pilsētas Rūpibērns, gan arī Priekuļu dievas aprūpas centra un specializētās darbnīcas. Un tā labā pieredze, ko šie te pakalpojumu sniedzēji norādīja, bija regulāras tikšanās, kopīga problēmu risināšana un nepamešana respektīvi nepamest vienam otru situācijās, kad ir izaicinājumi. Un es domāju, ka cēsinieki šādā te ziņā ir ļoti, ļoti lieli malači, un man patiešām no visas sirds liels prieks, ka mums ir novads, kurā ir arī pakalpojumu sniedzēji atzinīgi izsakās par sociālo dienestu. Man liekas, super. Mēle jau mežģās. Pēdējais jautājums vēl mazliet pamocījuši pašvaldības. Valmieras pilsētā jau Laima teica, pēdējie iesaistījās, kamēr tur Ziemeļu gals veidoja savus pakalpojumus. Un tā atšķirība, ar ko Valmieras pašvaldība šobrīd atšķiras no citām pašvaldībām, ir tāda, ka visi pakalpojumi, kas projekta ietvaros ir izveidoti, ir deleģēti nevalstiskajam sektoram. Kāpēc šāda pieeja? Kas ir tie pozitīvie aspekti, kas jums lika pieņemt šādu lēmumu? Varbūt nelielai apkāpē, pirms atbildu šo jautājumu, es nedaudz pakomentēšu arī to stāstu, kas varbūt manā pašvaldībā, kad Rūjienas novadu vadīja. Jāsaka tā, ka Rūjienas novads bija īpaši ar to, ka bija 3 institūcijas. Bija valsts institūcija, bija pašvaldības veidot institūcija, respektīvi par sociālā aprūpas centriem, un bija privātais. Un līdz ar to tā situācija ir izveidojusies, kad par tiem, par ko mēs tikko runājām par personālu un par kadriem jautājumu, tas iedeva pavisam citu elpu tam stāstam, jo radās iekšējā konkurence. Un, saprotiet, pacēlās gan nedaudz aldziņas un arī tā pieprasījuma lieta, jo ielaidām līdaku, respektīvi privāso sektoru šajā karūs dīķī un drusciņu to ūdeni samaisīja. Tā kā tas tā no pieredzes, ja, no tā situācija, kā liekas, ka tas iedeva to pozitīvo lietu. Un otra lieta, ko varbūt pie lēmumu pieņemšanas par šādu vai līdzīgu institūciju veidošanu, no deputātu puses, politiķu puses un iedzīvotāju nostāju nebija problēmas dēļ tā, kad jau ilgstoši šis kontingents iet runa varbūt par garīgiem, par fizisku raksturu traucējumiem, gan bērniem, gan pieaugušiem, kas bija šajā valsts institūcijām. Viņi jau bija integrējušies pašvaldības dažādās gan pasākumos, gan aktivitātēs, gan
uz ielas un baznīcā, tirdziņos ar savu produkciju, jo arī tur ir dažādas darbnīcas. Tā kā šī lieta jau bija visiem saprotama, un tur nebija nekādi ledā jālauž. Un runājot par pakalpojumu sniegšanas izvēli, jāsaka tā kā mēs bijām redzējuši visu to stāstu, kā pašvaldībai veidojot, ar ko mēs saskaramies kadru izvēlēm, un savukārt, kā privātais sektors šo pakalpojumu sniedz, tad arī labs, es domāju, uzņemtais kurs ir patreiz mūsu pašvaldībai, Valmieras pašvaldībai, kad mēs šo pakalpojumu izsludinām operatoram, kas šo pakalpojumu sniegs. Tiešām interese ir liela, tāda konkurence, kas zināmā mērā arī nosaka cenu, jo tas arī viens no pašvaldībām būtiskiem faktoriem. Protams, kvalitāti, jo jāsaka tā, ka viņi rūpējās par savu pakalpojumu kvalitāti, ir tā, ka gan ar kadriem, par viņu apmācību, tāpat ar aprīkojumiem, dažādas visas lietas un nodarbību organizēšanai, ko vajadzētu izmantot, un tā pieredze, kas ir radusies jau iepriekš strādājot daudzus gadus. Tā kā pie šī jaunā pakalpojuma viņiem jau ir tāds zināmā mērā handikaps, un to mēs novērtējam. Un līdz ar to, es domāju, tie ir pirmie soļi, bet es esmu pārliecināts, ka rezultāts būs labs. Paldies! Jā, paldies. Ir gan tās pašvaldības visu laiku viņam, kad tik izdevīgāk kaut ko, vai ne? Labi, tas ir tā, Elīna, no mūsu puses tas izskatās šādi, kā mēs runājam visu dienu. Mēs jūs esam ļoti saudzējuši, visu dienu esam ļāvuši klausīties, sadzirdēt. Esam stāstījuši gan par to, kā tas izskatās no plānošanas reģiona viedokļa, kā no procesa ieviesēja reģionā, gan arī dzirdēja pašvaldību viedokli par šīm lietām. Un, likumsakarīgs ir jautājums, kā no ministrijas puses izskatās šīs lietas. Kā jūs vērtējat, kā ministrija vērtē šo padarīto, kā jūs vērtējat to pieeju, kāda bija procesa īstenošanā, vai bija pareizi piesaistīt plānošanas reģions, piemēram, šim procesam, un uz kādiem grābekļiem mēs esam uzkāpuši, un uz kuriem jūs vairāk nekāpsiet? Jā, paldies. Es atvainojos, tātad jautājums, uz kādiem grābekļiem mēs uzkāpām, un uz kādiem jūs vairs nekāpsiet? To galvenais atceriet. Vai otrādi, jā. Pirmkārt, paldies par ielūgumu un dzirdēt un būt klāt. Man visāds domas pa galvu raisās, un es atceros caur pierakstīšanu, tāpēc man kladīja vienmēr līdzi. Viens un galvenais grābeklis ir, es domāju, kad izvēlēties citu nosaukumu projektam. Jo cilvēks baidās no nepazīstamā, viņš viņu negrib. Svešais ir biedējošs, kā ar visām jaunām lietām, ko mēs nepazīstam. Tāpēc droši vien, kad ja kaut kas tās tiek atkārtots, tad mums jālieto tādi saprotamāki jēdzieni. Šitos gadus mācījāmies. Tā arī neiemācījāmies. Otra lieta, kur šis vārds bija ļoti noderīgs, bija tāds, ja es zinu, ka cilvēks spēja izrunāt vārdu deinstitucionalizāciju, tad es zinu, ka viņš ir nostrādājis vismaz 3 mēnešus ar šo jautājumu, jo iesācējs parasti kļūdījās šī vārda izrunā. Jā, es domāju, ka mēs esam gājuši garu ceļu, un no tā, kad negribējās, nesapratām, neredzējām, nonākuši līdz tam, ka sabiedrība grib, gaida un vēlas pakalpojumus, un arī pašvaldības grib darīt un ir apņēmušās darīt. Arī mēs, tāpat kā jūs, nevarējām rēķināties ar tik dramatiskām situācijas izmaiņām, kādas tās ir notikušas pēdējo pāris gadu laikā, un es patiešām tos izaicinājumus saprotu, un mēs arī esam par visiem par mazu, bet tomēr atvieglojumu izcīnījuši budžetā, vispār jau pateicoties pašvaldību pēdējā mirkļa spiedienam uz finanšu ministriju un premjeriet pavisam godīgi, bet tos 5 miljonus, lai līdzfinansētu vismaz kaut ko, no tā, kas ir iekļauts sociālo pakalpojumu grozā, un mēs noteikti ar šādu pašu pieeju turpināsim arī nākamgad un prioritārijos pasākumos pieteiksim vēl kādas lietas, kurām mēs vēlamies dot līdzfinansējumu, lai dotu atspēju pašvaldībām un nebūtu tā situācija, kad ir jāizvēlas palielināt līdzfinansējumu cilvēkiem, jo tā varbūt tiešām arī nav tā sabiedrības turīgākā daļa.
lai nav jāslēdz pakalpojumi, lai viņi var darboties arī tad, ja viņš varbūt dažas dienas ir tukšāks nekā citas dienas, kad viņš ir pilns un ir gaidītāju rinda. Un tāpēc man jāsaka, ka šo cilvēku vajadzības jau nav nemaz tik atšķirīgas. Viņi tāpat grib darboties, priecāties, piedalīties, būt mīlēt un mīlēt dzīvi. Un atšķirīgs ir tikai tas veids, kā mēs viņiem to palīdzam nodrošināt. Tas nozīmē, ka tā pieeja un tas pakalpojums ir tas vajadzības apmierināšanas instruments. Mēs mēdzam teikt šo vārdu īpašās vajadzības, tā ir vienkāršāk, tas ir iegājies, nav arī nekas nepareizs, bet ja tā dziļāk padomā, tad viņu vajadzība ir tieši tāda pat kā mūsu. Dzīvot dzīvu dzīvi sabiedrībā. Par sabiedrības informēšanu arī noteikti ir, tas ir gandrīz vai viens no pirmajiem darbiem, ar ko projektā ir jāsāk. Es atceros laiku pirms 7 gadiem, un tas neatiec tikai uz šo projektu, bet uz valsts pārvaldu un politikas veidotājiem vispār, ka nebija atbalsta ne pētījumu veikšanai, ne sabiedrības informēšanas pasākumiem, uzskatot, ka tā ir lieka izšķērdīga izdevuma pozīcija. Šodien mēs visi zinām, ka pierādījumi, kas nāk no pētījumiem, gan kvantitatīviem, gan kvalitatīvajiem, mums visiem ir ļoti vajadzīgi un noderīgi savā darbā un arī pierādīšanas darbā, un mēs visi apzināmies, cik liela loma ir sabiedrības informēšanai. Jau klātsošie to vairākas reizes arī atzīmē paneļa diskusijā, jo mēs varam būt, lai cik griboši mēs būtu paši pakalpojumu sniedzēji un politikas veidotāji, bet ir jābūt pretī arī tai sabiedrības briedumu pakāpei mazliet gatavākai, lai spētu uzņemt, lai spētu dzīvot blakus, lai nebūtu jātērē nesamērīgi resursi, pārliecinot un cenšoties izveidot to, ko mēs zinām, kas ir vajadzīgs, bet kur ir sabiedrība sagrupējusies un ir arī dažas dzirdīgas ausis politiķu aprindās, un mēs nevis veltam spēku, lai izveidot pakalpojumu, bet vispār, lai pārliecinātu, ka viņam tur ir vajadzīgs palikt tajos plānos. Es šodien tādas diskusijas vairs nedzirdu, tā jau ir 5 gadu pagātne, tas liecina par dinamiku sabiedrības briedumu pakāpē. Vēl man ļoti iespiedās prātā, ka jūs teicāt, ka jūs mums atsūtīsiet to mākslīgā intelekta veikumu. Es atpazinu ļoti daudzus tekstus viņā no pamatnostādēm un sociālo pakalpojumu plānu. Visticamāk, ka mākslīgā intelekta rīks bija pasmēlies no politikas dokumentiem. Un tas ir labi. To es piedošu. Labi, ka viņš stāsta to, kas tajos dokumentos ir, nevis meklē kaut ko. Bet viņš arī atzīst tos par labu esam. Tas arī ir labi. Cerēsim, ka viņu kaut kāds spriest spējas, tomēr analītika ir. Jā. Un... Jā, laikam, es apskatījos jautājumus tajā slidotavā, bet tie laikam pēc tam, ja? Ja uzreiz uz kādu Kārli? Es iemetu acu vienu. Tur ir viens jautājums, kas bija adresēts man. Ok. Jā. Kārli? Es apsteigšu notikumus un uzreiz teikšu, tur ir jautājums, vai var pirkt pakalpojumu no kaimiņu pašvaldību. Šis kā reizi nākamais jautājums, par ko es tev gribēju uzdot, un tad es tev viņu arī uzdošu šo jautājumu, jo šobrīd tāds karstā diskusija sevišķi sāpīgi tām pašvaldībām, kas ir izvēlējušies šos te pakalpojumu sniedzējus tātad ar deleģējumu līguma starpniecību. Tātad, ir tāda neliela problēmiņa, ka tas normatīvais regulējums mums īsti nepatīk. Viņš mums traucē dzīvot. Un par to tieši kā viņš mums traucē dzīvot, nav jādiskutē, to mēs visi zinām. Un tad rodas dažādi sarežģījumi un mēģinot saprast dažādus normatīvos aktus, izbraucot dažādus līkločus, pakonsultējoties ar gudriem cilvēkiem. Mums ir tāds priekšlikums, ko mēs noteikti gribam iedot Labklājības ministrijai pārdomām, lai varētu pilnīgi mierīgi un nesāpīgi pirkt pakalpojumus no apkārtējām pašvaldībām. Respektīvi, tas mūsu aicinājums ir ERAF projekta noteikumos numur 871,
paredzēt iespēju nodot izveidoto infrastruktūru bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijām. Lai šādu te īstenotu, tam noteikti ir jābūt noteiktam ministru kabineta noteikumos, savādāk pašvaldība to darīt nedrīkst, jo pašvaldība nodot bezatlīdzības lietošanā drīkst tikai to infrastruktūru, kas jums pašiem nav vajadzīga funkciju īstenošanai. Taču, ja tas tiek norādīts ministru kabineta noteikumos, tad viss ir kārtībā. Un tas pozitīvais aspekts, kas šādā gadījumā iestājas, ir tas, ka katrai pašvaldībai patiešo ir iespēja slēgt līgumu ar šo sabiedriskā labuma organizāciju par pakalpojumu pirkšanu no konkrētā pakalpojuma sniedzēja. Protams, ka joprojām pastāv nepieciešamība saskaņot ar šo te pašvaldību, kas ir izveidojusi infrastruktūru. Un vai šāds risinājums būtu apspriežams un viņam būtu arī diezgan ātri jābūt ieviestam? Kā tas izskatās no ministrijas puses? Es tikai piebildīšu, ka visas organizācijas, kas mūsu pakalpojumus sniedz, ir sabiedriskā labuma organizācijas. Īsā atbilde ir jā. Kolosāli. Tad uz kuru pusdienas laiku būs šitie noteikumi? Uz rīt brokstīm, diemžēl vēl nē. Un varbūt tikai jāiezīmē tā atšķirība vai niansi, kāpēc mēs esam nonākuši tajā situācijā, jo liekas, kā tā regulējums eksistē jau visu šo laiku. Parasti pašvaldības iepērk nevalstisko organizāciju vai pakalpojumu sniedzēju un deleģē viņām pakalpojumu sniegšanu. Šeit tā atšķirība, ko ļoti labi izstāstīja, ir tieši tā, ka šeit būtu vajadzīgs līgums par nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Un tad pakalpojumu iepirkšanu jau katra pašvaldība no tās organizācijas, kas tur darbojās. Pēc sabiedriskā labuma organizācijas. Tā ir būtiska atšķirība. Tad drīkst arī iepirkt. Jā. Noteikums mēs tūlīt atvērsim vaļā, tad mazais aplīts ar saskaņošanu. Es nevaru apsolīt konkrētu datumu, bet katrā ziņā esam jau zemajā startā. Teiksim tā. Milzīgs paldies ministrijai par to, ka jūs mūsu ārprātīgos jautājumus dažkārt tiešām apdomājat un mēģinat to sakārtot, un mums arī kopīgi izdodās to sakārtot tā, kā tas ir labāk mūsu iedzīvotājiem. Līdzīga situācija mums vēl ir jautājums, kas arī jauc daudz mūsu prātus, ir jautājums par bērnu pakalpojumiem, par aprūpi mājās, par asistentu, vēl ir asistents izglītības iestādē. Vai varētu pienākt kaut kāda tāda diena, kad mēs runātu par kaut kādu universālu asistentu vienam bērnam, jo savādāk sanāk, ka viņam šobrīd varēs piešķirt aprūpi mājās, to sniegs pakalpojumu reģistrēts pakalpojumu sniedzējs, tad viņam ir vēl asistents, kas viņu pavada uz un no kaut kurienes, tad viņam vēl ir asistents skolā, un tas sanāk, ka tam vienam bērnam ir tik daudz atbalstītāji, ka viņš nabaks droši vien jau vispār vairs nesaprot, kurš viņam kurā brīdī ir atbalstītājs. Un vēl šeit ir arī svarīgs jautājums par šī te universālā asistentā, kompetencēm, jo šobrīd, pa lielam viņš ir labs cilvēks. Bet vai tomēr, kā te vēl izskatās, vai tomēr nav vērtīgi virzīties uz tādu profesionālu, universālu asistenta pakalpojumu, kas noteikti atvieglot administratīvo slogu pašvaldībām, jo nebūtu jāpiešķir 4 dažādi pakalpojumi, noteikti visu finanšu apriti un vēl visu kaut ko uzlabotu. Kā tev tas izskatās? Jā. Es atceros, ka mēs pirms 21. gada, kad mēs noreformējām asistentu pakalpojumu, man liekas, es ar Eināru kādu pusotru gadu pavadīju, lai veiktu mērķa grupas aptauju un tad radītu vispār tos 4 piedāvājumus, kas prasīja, man liekas, papildus 20 miljonus, jau eksistējošiem 20 miljoniem, un to visu vēl dabūtu cauri saskaņošanai. Mums izdevās, liekas, kad ir labāk. Attiecībā uz izglītības asistentu, to, ka ir labāk, man liecina tas, ka es vairs nesaņemu zvanus un sūdzības par to, cik tas viss ir nepareizi ar čekiem, atskaitēm un vispārējo. Attiecībā uz izglītības asistentu es gribētu secināt, ka mēs kā Labklājības ministrija toreiz labu gribot
paņēmām uz saviem pleciem to, ko mums nevajadzēja paņemt. Un tagad mēs to īsti vairs nevaram nocelt nost. Un nosauca to par individuālu pakalpojumu asistents izglītības iestādē bērniem ar ļoti smagiem traucējumiem, īpaši kopjamiem. Kaut gan īstenībā jau tam būtu jābūt atbalsta personālam, ko nodrošina izglītības iestāde, jo citās valstīs nav tā, ka bērnam uz skolu iet no ārpus līdzi kāds viens asistents. Iespējams, ka kādam bērniņam vajag individuālu, bet iespējams, ka ir situācijas, ka skolā ir vairāk bērnu, atbalsts ir epizodisks, un tas var būt viens cilvēks, kas apkalpo vairākus. Mēs maksājam šobrīd katram bērnam savu asistentu. Bērns nav skolā, asistentam nav darba. Tas līdzi velk arī visu to ķecerību ar uzņēmumu līgumiem, ka viņiem nav arī atvaļinājumu un nav darba attiecību tieši tāpēc, ka tas ir uzņēmuma līgums ar konkrētu vienu bērnu. Un mēs esam vairāk kārt jau snieguši priekšlikumus un joprojām uz to pastāvam, ka izglītības nozarei tam būtu jābūt nepedagoģiskajam atbalstam, kas nav piesaistīts invaliditātes statusam. Jo mēs saskaramies arī ar situāciju, ka vecāki, lai saņemtu atbalstu izglītības iestādē, citādi visādi par invaliditātes statusu bērnam nav domājuši. Bet, lai saņemtu asistentu izglītības iestādē, jo dienas laikā, mācību dienas laikā, to atbalstu viņam vajag, viņi tagad sāk apdomāt invaliditātes statusu kārtošanu tieši tāpēc, lai dabūtu asistentu skolā. Pilnīgi atžgārna loģika. Pagaidām mums nav tā kā ļoti veiksies ar auglīgām sarunām, bet es ceru, ka kaut kādā brīdī arī šajā flangā tas kritiskais punkts tiks sasniegts. Tad tu jautāji par profesionalizāciju. Lēni, bet pamazām mēs tajā virzienā virzamies. Pavisam mēs acīm redzot Latvijas situācijā ģimenes locekļus, kā pakalpojumu sniedzējus izslēgt nevarēsim. Būsim reāli, pašas ģimenes un arī dienas teiks, kur tad lai vispār viņus atrod, ja tie nedrīkst būt ģimenes locekļi. Un nav varbūt slikti, ka tā ģimene par viņu arī to rūpu uzņemās un kaut kādā veidā tas arī tiek finansiāli stimulēts un iemaksas arī attiecīgajos apdrošināšanas un nodokļu budžetā tiek veikts. Mums ir iestrādes ar sociālās integrācijas valsts aģentūru, lai radītu profesijas standartu, un tad jau balstoties uz profesijas standartu var arī radīt izglītības programmu, kvalifikācijas prasības un tā tālāk. Visiem darbi ir daudz, un tur tas arī nav uz rītdienu paredzams, bet pavisam tālā plauktā mēs viņu neesam nolikuši. Un tajā brīdī tad mēs varētu runāt par to, ka tiem asistentiem, kas ir ieguvuši kaut kādu mazliet augstāku kvalifikāciju, arī būtu cits pamats noteikti mazliet augstāku atalgojumu. Šobrīd es nevaru diferencēt, ka tam, kurš ir radinieks, būs tik, tam, kurš ir no ārpuses, tam būs tik. Tāda priekšlikuma arī ir izskanējuši, bet tam nav tā kā īsti leģitīvs pamats. Neredzu tur to atšķirību, kāpēc tā būtu jādara. Kādam vēl aspektam tu pieskāries? Vai es visu noklāju? Par universālumu. Par universālumu. Tad Latvija ir unikāla. Citās valstīs, protams, ka tā ir, ka cilvēkam ir viens aprūpētājs, kas nodrošina gan iekšmājas, gan ārpusmājas aktivitātes. Mums, diemžēl, ir nodalīts, ka tas, kas ir iekšā mājā, tas ir pašvaldību budžets un funkcija. Tas, kas ir ārpusmājas, tas pašvaldībai nepiederēja, tāpēc to uzņēmās valsts. Vai mēs varam to visu savienot? Droši vien palēnām nākotnē kaut kad jā, bet no ģimenes pozīcijām raugoties, es domāju, ka viņi nemaz nebūtu tik priecīgi, jo tam bērnam ir pilnas dienas asistents skolā. Kāpēc ne manam bērnam individuāli atbalstu? Katrs vecāks gandrīz vai būt priecīgs saņemt. Tad viņam vēl ir varbūt krustmātei vai pašam samaksa par asistentu pienākumiem, un varbūt vēl nāk kāds, kas aprūpē palīdz, jo viņš tajā laikā var aiziet mācīties, strādāt vai atvilkt elpu. Saliekot to visu vienā, tas jau nebūs cilvēks, kas strādās 18 stundas dienā. Tā nevar. Man ļoti gribās šeit vienu dzīvu piemēru. Ērģemes skola
Bet mums ir 2 minūtes. Jā, tad es runāju ātri. Īsāk sakot, neviena augstskola neatsvers to, ja cilvēkam krūtīs ir sirsniņa un viņš vēlas. Un mums bija tāds gadījums, ka puisītim vajadzēja ieģimt skolā asistentu un veiksmes stāsts, ka atradām universālu cilvēku, par ko jūs šeit runājat. Šis asistents brauc no rīta agri pakaļ vairāk kā 25 kilometri. Sagaida pie autobusa durvīm zēnu, atbrauc uz skolu visu dienu, ar viņu ir kopā arī mācību procesā, pavada viņu uz māju, un tad, kad ir brīvdienas vai svētku reizes vai mammai ir darīšanas kaut kur citur, un spēja vienoties savā starpā, un šis asistents ir arī tā kā auklīte, tā kā ir arī tāda universāla cilvēka, viss atkarīgs no cilvēku. Par to es nešaubos, jautājums ir, cik viņam darba stundas mēnesī ir. Dažādi, un tur es saprotu, arī ģimene ir ļoti pateicīga par tādu ieguvumu un spēja arī no savas puses samaksāt, tad, kad ir vajadzīgs. Jā, bet noteikti, ka šeit ir jāņem vērā arī tas, ko Elīna jau tu teici, katras tās ģimenes vajadzības, prasības, un šeit savukārt tad tas skaidrojošais darbs pirms šādu te izmaiņu ieviešanas būtu ļoti svarīgs. Bet saprotu, ka mums Kārli ir jautājumi. Jā, mums ir jautājumi, un jūs esat jau 2 stundas runājuši, un mums vēl gaida runātāji rindā. Un tāpēc tā paneļa diskusija jābeidz. Skaidrs, ka jums ir jātiekas vēl, nekas projekts beigsies, uzrakstīsiet virsstundas, satiksieties un papļāpāsiet. Bet jautājums viens ir konkrēti Glatkina kungam, kurā no Valmieras uzņēmumiem jūs redzat iespēju iesaistīt pieaugušos DI klientus? Ar uzņēmēju darbību ir tā, ka es domāju arī labi piemēri, kur ir jau iesaistījušies uzņēmēji un piedāvājuši darba vietas, ir bijusi laba sadarbības, dažādi apsvērumi pēc, kas ir gan administratīvi apgrūtinoši un vēl daži citi apsvērumu dēļ par darbvietu nodrošinājumu, transportiem tā tālāk, ir pamainījusies tā situācija, bet es konkrēti nosaukt uzņēmēju patreiz nevaru, jo jādabū ir atļauja no uzņēmēja paši par viņu gatavību to darīt. Skaidrs, paldies. Un vēl viens jautājums ir visām pašvaldībām, bet tur jāmēģina atbildēt. Es pat teiktu 3 vārdos, droši vien jūs varat atbildēt katrs to jautājumu. No kā pašvaldības ir gatavs atteikties, lai turpinātu nodrošināt DI projekta sniegtos pakalpojumus. Es zinu tos 3 vārdus, redzēsim, kurš no jums viņus pateiks. Tas dabūs balvu. Jā, tas dabūs balvu. Pēc kārtas, jā. Var jau būt, ka nevajadzētu to prasīt, no kā pašvaldība ir gatava, bet no kā sabiedrība un iedzīvotāji ir gatavi atteikties, un tas jau būtu tas lēmums, nevis vienkārši deputātu lēmums. Paldies. Sākam no gala, jā, lai tad viss tiek pie vārda. Es domāju, ka ne no kā nebūs jāatsakās. Bingo! Paldies. Jā, vēl? Jā, es domāju, ka vienkārši organizējot vēl vairāk domājot par racionālām lietām, ir jānodrošina to, ko varam, pēc iespējas vairāk, protams. Droši vien, kad pašvaldības budžetā ir kādas pozīcijas, kuras varētu lietot liederīgāk. Tas nozīmē, ka jāskatās un jāpēta, kur mēs varam kāds resursus ietaupīt, lai pārvirzītu viņus šajā DI virzienā. Es arī gribētu priekš kolēģiem, ka nav jāatsakās uzreiz no kāda konkrēta pakalpojuma mūsu iedzīvotājiem. Viņi jau tā nav diezgan dāsni pakalpojumu ziņā. Bet es domāju, ka mēs jau visi, mūsu budžets jāsabalansē, mēs budžetu sabalansēsim un atradīsim droši vien kādas pozīcijas, no kurām mēs varam atteikties, nenoņemot kādu pakalpojumu līdz galam mūsu iedzīvotājiem. Paldies! Es pilnīgi piekritīšu kolēģiem, ka racionāli ir jāpārskata mūsu saimniecība un mums jādomā uz priekšu. Kaut kas tāda aktualitāte noteikti zaudēja dienu un kaut kas jāmainās. Paldies! Paldies! Es gribēju pateikt, ka no sociāliem jautājumiem mēs neatteiksimies, bet no kā mēs atteiksimies, es neesmu tiesīga vienpersoniski. Labi, paldies! Pašvaldība pilda savas funkcijas. Viņi no tām nevar atteikties. Tātad ne no kā, pareizi. Un vēl viens. Es jau nedrīkst savādāk teikt, ja kolēģi vairāk mums ir teicis tā kā
droši vien ne no kā, bet jāsamēro vai jāsalāgo ir tiešām iespējas, tas ir par naudu, ko runāju, un par pakalpojumu nepieciešamību. Jā, vēl lūdzu. Kamēr bija iespēja padomāt, mēs jau diskutējām, ka pašvaldība varētu atteikties no atskurbināšanas pakalpojumu un to uzlikt uz alkohola tirdzniecības uzņēmumu vai arī izklaides uzņēmēju pleciem. Sociālajā dienas sajūsmā jau augškrāst. Ministrijai mēs arī jautāsim, no kā pašvaldība var atteikties. Kā viņi zina? No kā ministrija ir gatava atteikties? Pajautāsim. No kā ministrija ir gatava atteikties, lai nodrošinātu vairāk naudas sociālo pakalpojumu nodrošināšanu? Labklājības ministrija no kā nevarēs atteikties, bet vakardien tieši man bija diskusija par vienu citu finanšu ietilpīgu jautājumu, un tad tā galvenā atziņa ir, ka ir ļoti rūpīgi jādomā, pirms tu iedod kaut ko, jo pēc tam atņemt kaut ko ir neiespējami. Tas izklausās pēc Aliku kunga. Nē, tas nav Alikungs. Bet, ja tā padomā, tad, ja mēs iedodam kaut ko nejēdzīgu, bet finansiāli mums vienmēr patīk, ka kaut ko bez maksas iedod, tad arī to pēc tam ir grūti noņemt. Jā, paldies, un man liekas, ka tā kopēja atbilde un mans vēlējums ir visiem, ne no kā nevajag atteikties, vajag štukot, kā vairāk dabūt to naudu. Un tad jau viss arī sanāks. Un štukojot, kā vairāk dabūt naudu, noteikti atceraties par to, cik ārkārtīgi būtiski ir komanda katrā no jūsu pašvaldībām. Un lai jūs to komandas garu varat stiprināt, es jums šodien reklāmas pauze. Produktu izvietošanu. Es jums gribu dāvināt specializēto darbnīcu kārkli, dāvanu, kas saucās Sasien pats, un pieliksim klāt un pieaicina līdzi kolēģus, vai ne? Tā tas varētu būt, tur ir arī lietošanas pamācība, un tas jums ir gan nervu nomierināšanai, gan kolektīvu stiprināšanai. Katrai no pašvaldībām milzīgs paldies, ka jūs esat kopā ar mums.